Nu čau, ir atkal ēterā. Tā kā solīja, kad liks virsū tur to turbo jaunu, kas ir tas GT 30, 76 laikam R, jā. Nu, te nu viņi ir. Te nu viņi ir uzlikti. Es viņu neesmu iztestējis, galīgi nemeloju. Nu labi, trūps ir melns, jo viņš jau bijušas lietots. Tas tā. Tā, karoči feature, ko es šodien testēšu. Cilvēks viens prasīja. Iztestēt tīri tikai ar kompresoru. Kompresors ražo vidēji 0,9, 0,8. To mēs pārbaudīsim, cik precīzi tas ir. Bet, teiksim tā, es gribētu iztestēt ne tikai to lietu, kas ir ar kompresoru, bet es gribētu patestēt. Pirmā lieta. Iztestēsim atmosfēru. Bez turbo, bez šitā te kompresora. Nu, vienīgais, jā, šitādā izpildījumā tas kompresors griezīsies, bet, teiksim, tā viņš slodzi neražos. Es domāju, tur tie zudumi būs minimāli. Iztestējam atmosfēru, pēc tam testējam tīri tikai kompresoru un tad sviež virsū turbo. Un testēju ar compoundā, kompresors ar turbo. Targets plus mīnus būs 2,2 bāri, jo pagājušais bija tas spiediens, tas ir līdz tam, kamēr tā turbīna vēl normāli uzvedās, kad nebija jau izpūtējā tas pārspiediens, viņa plus mīnus 2,2, 2,3 apmēram pumpēja. Respektīvi, ar šito pašu turbīnu es saregulēšu tieši tos pašu spiedienu, un tad mēs redzēsim, teiksim tā, pie lielākas turbīnas, pie labākas caurplūdes, kas reāli nāk ārā. Jā, tad mēs sapratīsim, kam ir jēga vai arī nav jēga. Un vēl viena lieta, protams, es arī šodien sabūstošu tā diezgan kārtīgi, gan jau kad trinīt pāri iepūtīsim. Bet vēl viena lieta es gribētu pārbaudīt, atvienos kompresoru un mēģinās sabūstot tikai ar turbīnu, teiksim. Iepūtīs tos 2,2, 2,3, kā sanāks, un redzēs, teiksim tā, kas pa zudumiem notiek ar kompresoru. Tā kā, ko, maucam, sildam dzinēji, te būs brīn laikam šausmīgi daudz dūmu. Šitien es nevaru uzlikt nekādas izpūtējas, jo, šitā ir truba, kas nāk tieši no dzinēja ārā, no zirnekļa saucamā. Westgates ir pieslēgts, bet, teiksim tā, tas tur pa ceļam nemaisās. Un kā ir, tā ir. Lūdzu, nepiesienimies sīkumiem, vai tur downpipes, vai tur nav downpipes, izplūdes rori, bunduls. Mums tas īsti tā šoreiz neinteresē. Mums ir iepriekšējā reizē mērījums 200 zirgi, 199, brauc kā grib, ar slogošanu, bez slogošanas, tie zirgi stāv, tas ir ideāli. Teiksim, tas traktors strādā, kā viņš strādā, un viņam nav nekāds pielāgošanās iespējas. Ja labāk plūst cauri, viņš strādā labāk, ja sliktāk, tad viņš arī attiecīgi visu to parāda. Tā kā, nav ko buksēt, maucam. Tā, tagad būs brauciens tīra atmosfēra. Cik būs, tik būs. Bet man tāds aizdoms, ka tas motors nemaz neuzgriezīs, jo es te brīvgaitā pagāzēju, un acīm redzot tā degviela ir tik anormāli daudz priekš viņu, viņš nemaz neelpo, bet pofīgi, mēģinās.
arī bija domājis, ka reāli tas dzinējs vienkārši slāpēs pats sev nost. Nu, degvieli daudz pa daudz, tā kā, nu, sorry. Nē, īstenībā varam apstīties, cik tad tur sanāca. Zirgi. Jā, bet īstenībā nav slikti. 74 zirgi. Tās īstenībā, man liekas, ir vairāk nekā SDI. Ņūtons 169. Nu, kas saka, rezultāts ir jāpierakst. Nākošais ir tīri ar kompresoru. Laižam. Nu, esmu apakaļ. Kompresors ir uzlikts. Kompresors, protams, iet caur intercooleri. Viss augsts, visi forši. Nu ko? Maucam. Pastīsimies, cik mums te būsts ir. Šis mums ir, tas ir kopējais būsts. Šitais ir izplūts gāzes spiediens un šitais ir tikai no turbo. Tā kā līdz šitiem mums vēl ir jātiek. Tagad spiediens, es domāju, ka nebūs te nekāds. Un šitiem loģiski, ka nekas neparādīsies. Čekojam šito. Tā. Jāieslēdz ventilātoru pa priekšu. Es kaut ko var čekot, bet no, ne bez veņķikiem. Slēdzam gan nosūkšanu, gan pūtējs. Ko? Laižam. Es no sākuma ieskrienos līdz 4. ātrumam, jo nu tur sākās tas mērījums. Tā ir nokalibrēts. Jā, 4. ātrums. Liesma man šitai televizoram stūri gribēja dedzināt. Tā kā ar kompresoru mums izstalītās būs skaidrs. Otru rānu es netaisu. Tā, kas mums te ir? Metamies nost. Un... Juhu! Buļin, bet nav sūdīgi. 140 zirgi. Un 239 ņūtoni. Tas ir līdz pat, nu jā, gandrīz pār 5 štukām. Paskatieties, kā ņūtoni, nē, to ir zirgi, šitā te sarkanā līnija, kā zirgi iet, un viņi vienkārši līdz pat galam, un praktiski nekas nemainās. Ņūtoni mums sāk mirt, pēc 3500 iet uz leju. Nu, tā ka tā, nav slikti īstenībā, es biju gaidījis daudz mazāk, un ņemiet vērā, ka tas ir tikai ar 0,809, nu es vēl pačekošu precīzi, cik tur bija, cik kā man te jāslēdz, tas jāslēdz šitais un acis uz visām pusēm, tā kā, nu, darbojamies. Nākošais ir turbo ar kompresoru. Nokalibrēšu 2,2 bāri, nu cik to es varēšu. Un tad jau mēs, teiksim tā, mauksim power run. Tad redzēs, kas tad tur īsti ir pie 2,2 bāri. Iepriekšējā reizē atgādīju, ka mums bija 200 zirgi, 199, 200, viens zirgs šur tur neko neizsaka. Tā kā, nu, maucam. Tā, nu tad tā. Turbīna ir uzlikta. Turbīna ir virsū. Viņš dabūja ar atspērēm paspēlēties Westgate'am. Un. Elpošanā. Nekas. Ko? Maucam? Tas būs.
Tātad atceramies 2,2 bāri, kaut kas tam līdzīgs, un redzēsim, kas mums notiek ar zirgiem. Zirgiem un ņūtoniem viss kopā. Ne tikai zirgi svarīgi, bet arī ņūtoni, loģiski. Es gaidu to, ka tā turbīna nedaudz vēlāk iespūlos, tas būtu normāli. Tomēr ir divreiz vērtāk. Jā, atkal ventilātoru jāieslēdz. Tā, šitiem mēs tačīgi redzam. To maucam. Televizors man bija jāpaliek tālāk. Te gāja diezgan traki. Un to mēs redzam. Kas ta mums te ir? Haha! 215 zirgi. 215 zirgi. 409 ņūtoni. Tātad spiediens, jā, to es vēl pačekošu, šitanī te izplūdē. To jāatzīst, ka es nepiefilmēju, vēl jāpārbauda, vai viņš nav nospērts nost. Pastīsies. Ņūtoni gan īstenībā pa 50 mazāk. Tas ir tikai tāpēc, ka spuls ir daudz vēlāk. Īstenībā nav daudz vēlāk, bet ja man pie 2,5 tūkstošiem bija iepriekš apmēram full boosts, tad tagad viņš ir 3400. Nu, jā, taku jā. Atvainojies pa lamu vārdiem. Boosts ir daudz vēlāk. Un tur jau noteikti spēlē sadalē. Tā vairs nevar izdarīt savu darbu. Pavērsit vārds vaļā, lai ātrāk izpūš ārā. Nu ko, vajadzētu bišķīt būst uzgriezt? Tā, kaut ko būst tas es uzgriezis. Protams, ar mehānisko regulātoru. Skatīsimies, vai vispār kaut kas te ir pacēlies. Jo viņš, teiksim, tā ir nonulēts un nav neuzstas, ko viņš tur dara. Ieslēdzam veņķikus. Te jau mums pār pa trinīti. Nē, tas nav tas, ko es vēlos. No sākuma gribētu kaut ko 3 bišķi pāri. Tas ir daudz pa daudz. Gaidām, kad apstāsies. Sorry, ka es te bišķi vilcinos ar šo to, bet, nu, kā ir, tā ir, tūlītās malcam.
iepūt vismaz 3 bāres. Tad mēs skatīsimies, kas te notiek. Redzat, mums tagad iepūt ļoti daudz. Un iepūtās arī šitais te izplūts gāzes. Tā diezgan nenormāli, ka viņš 4 bāri, tas mums neder. Ko maucam, mēģinām vēlreiz. Tad tā, kaut kāds dīvainas lietas notiek. Viņi jāpadomā, kas tur ir pa sūdiem. Es esmu teorētiski, jā, bišķis pacēlis būstu, bet tas būsts viņš paceļās un nenoturās konstanti. Viņam ir tendence kāpt galā augšā. Un līdz ar to, teiksim tā, es nevaru noturēt to būstu. Dīvaini. Laikam tas kompresors, tad kompoundā viņam dabū iekšā turbīnas spiedienu, un viņš kaut kāds dīvainas lietas dara. Nu, kā ir, tā ir, plus mīnus kaut kā 3 bāri tiek pumpēti iekšā, un redzēsim, maucam, redzēs, kas būs, tas būs. Un tāpēc tam mēģinās uztaisīt rānu tīri tikai ar turbo. Man baigās aizdomas, ka kaut kāds zirgi būs, bet ņūtoni būs galīgi lejā. Nu, tas ir tikai tā, es minu. Ka maucam! Diezgan tika piekvērts, nu nekas, izpumpēsim ārā. Tā, man tāds aizdoms, ka zirgi mums, liekas, ka zirgi baigi nebūs uzkāpušies. Kaut kādu varbūt 120, 108, 220, kaut kas tāds. Nu, ko mēs te redzam? Kas mums te ir? Pasties, kāda atšķirība. 415 ņūtoni, 216 zirgi. Viss, vairāk zirgi nenāk klāt. Vai nu tas ir kompresors, kas viņus glušīja nost. Nu, to mēs tūlīt pārbaudīs. Pa lielam, jā, praktiski gandrīz 3 bāri iepūst un pa lielam pagaidām jēga no tā nekāda. Vai nu 2 varianti. Vai nu dzinējs vairs neelpo, vai arī kompresors šausmīgi daudz sāk ēst galā nost. No 3. variants ir, kad, teiksim tā, kaut kāda feature tur ir starp turbo un kompresoru. Nu, kaut kas tur notiek, bet tūlīt tās palaidīs tīri tikai ar turbo, nu, un tad arī redzēsim. Nu jau akalī ēterā. Tā, tikai turbo. Turbo ir pievienots. Idejiski viņam vajadzētu uzcelt bišķi pār pa tiem 2 bāriem. Un, nu, tad mēs sapratīsim, kas te īsti ir. Dzinējs neelpo, cik tas kompresors noēd. Nu, testējam. Es gaidu īstenībā diezgan sūdīgs rezultāts. Būs lēns vēls spuls turbīnai un nu, arī ņūtoni nekāda nebūs, ņemot vērā to, ka kompresors nepūš no sākuma. Un, teiksim tā, tas powerbands parasti sākumā un beigās loģiski ņūtoni krītās. Nu, maucam!
tātad spiedieni jāceļ gaisā. Pie 1,7 mums ir izplūdais spiediens 2 bāri. Tā ir normāli varbūt. Varētu būt mazāk tas spiediens, bet, kas ir, tas ir. Jā. Dabūsim ārā dūmus. Un skatāmies, kas mums te ir. Ko mums te reāli rāda. Pēdējais rans. 1,7 bāri. 206 zirgi. Un ņūtoni 336. Eita dirst. Jā. Tikai 336, jo šeit mums reku sanāk te augšā, tā ir tā vieta, kur tas dzinējs vislabāk elpo. Un tur arī ir tie ņūtoni. Un te mums ņūtoni nav. Tā, 336 un 206 zirgi. Slikti katrā ziņā. Pacelsim bišķi spiedienu. Ko laižam? Mērīsim tagad kompresoru zudums. Es esmu sabūstojis, mēram ir 2,2 bāri. Un skatāmies, kas reāli dzīvē notiek. Diezgan gaisā. Nezinu pa ņūtoniem, tūlīt redzēs. 2,2 bāri, mums ir 2,5 bāri izplūdais spiediens. Nav slikti, man patīk. Gaidam, lai nostājās. Mēs redzam. Pēdējais rans mums ir. Opā! 238 zirgi, 380 ņūtoni. Veļīn, kas mums ar ņūtoniem ir noticies? Viss ir pilnīgā pakaļā. Tā tas bija gaidāms. Te reku viens rans ir 232 ņūtoni zirgi un 457 ņūtoni, bet tas bija trešo ātrumu. Tas mums neskaitās, neatbild pret stendu šo te nokalibrēto. Labi, tātad vēlreiz 238 zirgi un 380 ņūtoni. Pierakstīsim un tūlītās vēl pamēģināsim iepūst kādu 3 bāri. Nu tad atkal ir ēterā. Tagad ir sagriezts. Es godīgi sakot, es nezinu pat cik. Varētu būt kaut kas tuvu 3 bāriem. Skatīsimies, kas nāk ārā.
varētu dabūt tos 250 zirgus. Skatīsimies. Godīgi sakot, pat izstāst, ka kaut kas ļoti tuvi ir. Sāk, ka jūs man dzirdat, jo, jūs saprotat, ka šī tā diezgan skaļa lieta. Kas ta mums te ir? Pēdējais rauns. Yes! 258 zirgi! Es neteikšu neko. Es šito nebiju gaidījis, ja tā godīgi. Tā, kur mums te ir? 250. Jā, 258 zirgi. Un Newton 395. Jā, Newtoni sākuši kāpt. Iepūsts 2,8. Bet tad jau sanāk, kad tas tomēr nav limits. Es tā teiksim, pauz galam biju dzirdējis 250 zirgi. Ar šito galvu stoks vairāk nebūs. Ir, lūdzu, dzīves piemērs. Davai, uzgriezīs trinīt bišķi pāri. Kas neriskē, tas nezinu, bet šokolādi. Tā, sorry, bišķi nolikšu kameru. Kā Lētiski saka, važojam. Un mums spiediens bija tādā momentā 3 bāri. Kāpjās. Labi, skatāmies, kas būs. Pār pa 3 bāriem, kaut kas 3,2 apmēram. Teiksim tā, ar šito mēs finišējam, jo 3,2 bāri no turbīnas, tas ir daudz jau. Mums spiediens jau uzkāpa 3,5 bāri. Nafigā. Bet tu tūlīt redzēsi, kas mums ir ar zirgiem. Un zirgi īstenībā izstāsta, kad iet un iet uz augšu. Tas ir ļoti labi. Gaidām rezultātus. Dzinējies griež līdz 5,5 štukām, un, tur nav jēgas vairāk griezt, jo patām tur viss krītās galā. Kur mums ir rezultāti? Pēdējais rauns. Kas mums te ir noticies? 75, kaut kas te nav ritīgi.
tiem bāriem ir sācis diezgan tā kā elpot, pa otru galu. Tā ir jābūt. Tas ir arī normālam, teiksim, nesačakarētam motoram. Tam tā ir jābūt. Tā, gaidam. Tā, atceramies 3,2 bāri. Tas mums ir limits turbīnai. Ko mēs te redzam? Jop, tvaju maķi. Jā, tā laikam mehāniķi turās, un tā beigās nevar izturēt, sāk lamāties. Tā, ko mēs redzam? Patīkams pārsteigums. 266 zirgi. Jā, 266 zirgi un 414 newtoni. Tā, labi, slēgsim ārā un pieliksim kaut kāds punkts visam šitam. Vairāk es iekšā nepūtīšu, tas ir skaidrs. Jo vairs nav tā, gan jau, ka varētu no tās turbīnas vēl dabūt kaut ko ārā. Bet, šodienai pietiks ar 266 zirgiem un 414 newtoniem. Iesim pie tāfels aprunāties. Laimīgs. Ir laimīgs, jā. Tā, turbo only valkam vēlreiz. Zirgi. 266 un pļūtoni 414 Nm. Yes, ir. Bļaļ, nebija domājis, jā, tas īstenībā diezgan liels pārsteigums priekš manis, kad tik vismaz pār pa 250. Baigi izstāst, kad, teiksim, ja mēs būstotu vēl, mēs noteikti izžmiegt, gan jau kā arī viss 280 zirgs, bet ne ar vienu turbīnu. Vienu turbīnu tas īsti tā kā nesanāks, tur ir jābūt kaut kam uz compound pusi. Tā kā, ir tas, kas ir. Fakts ir tāds, ka, teiksim, ar 2,2 bāri braucot ar kompresoru un turbo, un braucot vienkārši ar turbīnu, mums ir 22 zirgu zudums. Tas ir tas, ko apēd kompresors, diemžēl. Tas ir tādā versijā, kas ir compound. Noteikti, ka zirgiem augot, arī tas, teiksim tā, tas procents, ko tas kompresors apēd, tas arī palikt lielāks. Tā kā, eksperimentēsim tālāk, un tad jau redzēsim, kas mums sanāks. Tā kā paldies, ka skatījāties, davai līdz nākošajai reizei. Čau!